Vidusskolas augstākā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena 3. daļas 1. uzdevums. Uzrakst izteiksmi kā binoma pakāpi. Tāda binoms ir kaut kas, kas ir divi šie te. Dodamies uz formulām, atrodam rekur Ņūtona binoma izvirzījumu. Tāda plējām galvenais, kas mums interesē, ir šis pirmais skaitlis, kas ir A entajā, un šis pēdējais skaitlis, kas ir B entajā, right? Tā tad sanāk, ka te ir x piektajā, un tas sanāk ir 1 piektajā. Un pa vidu ir mīnuszīmītas, kas nozīmē, ka tā mums būs x, un otrs bija 1, un pa vidu ir mīnuszīmītas. Jā, tad x, 1, pa vidu mīnuszīmītas, un tā ir piektā pakāpe, piektā. Ok. Un otrajā noteikta veida riekstu maisījuma paciņas vidējā masa ir 180 gramu un standarta novirze ir 4 grami. Tad mums ir normālais sadalījums, nosaka, cik procentus no visu paciņām atrodas intervālā no 80 līdz 88. Standarta novirze ir 4 grami. Tad ejam šo te grafiku. Standarta novirze, tāda vidējais aritmētiskais mums ir 180 un standarta novirze ir 4. Tātad vidējais plus standarta novirze būs 84, tad būs 88 un 192. Un uz otru pusi būtu 176, 172 un 168. Tātad mums vajag tieši starp šejieni un teieni. Un mēs redzam, ka kopā šis viss sanāk 95,4%, tad puse no tā būs dalīts ar 2. Tātad tie būs 95%, 95,4% dalīts ar 2, tas būs 47,7%. Un uzdevums ir atrasināts. Tiem, kas man nezina, mani sauc Ernests, esmu iegūst 100% matemātikas eksāmenā, 2. vietu valsts olimpiādē un 1. vietu zinātnisko darbu konferencē, bet tagad mans mērķis ir garlaicīgo matemātiku paskaidrot jauniešiem saprotamā valodā. Šajā video es paskaidrošu šo tēmu. Un dodamies apakaļ pie video. Vidusskolas augstākā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena 3. daļas 3., 4. un 5. uzdevums. Ar mums ir skaidri virkni 1000 dalīts ar n. Mums jāizdomā tā ir augoša, dilstoša, ierobežota vai neierobežota. Tātad, lai noteikti, vai tā ir augoša vai dilstoša, mēs varam izreikināt, piemēram, pirmos divus virknes locekļus. Tādā pirmais būtu, ja n vietā ieliek 1, kas būtu 1000, un A2 būtu 1000 dalīts ar 2 ir 500. Mēs redzam, ka samazinās, tad skaidrs, ka ir dilstoši. Bet jautājums, vai viņa ir ierobežota. Un, lai mēs pārbaudītu, vai viņa ir ierobežota, mēs skatāmies, kas notiek, kad n paliek bezgalības. Ja saucējā mēs ieliekam ļoti lielu skaitli, tad pati daļa ir ļoti maza. Ja saucējs ļoti liels, tad daļa ir ļoti maza. Tātad virknes pirmais loceklis būtu 1000 un kaut kur tālu, kad n ir tuvu bezgalībai, kad n ir ļoti liels skaitlis, tad virknes locekļi sanāca būtībā 0. Tātad no 1000 līdz 0 un nekad zem 0 nevar paiet, jo n nekad nav negatīvs. Tātad tā būs ierobežota. Ilstoši un ierobežot. Tālāk 4. doto izteiksmi izsaka kā pakāpe. Šajā gadījumā mēs pārveidojam saknes par pakāpēm. Jā, kā tad mēs to darām? Ir tas, ka mēs skaitītāju šo pakāpi rakstam skaitītājā un saknes saucējā. Šāda te. Un tad tas pats, jā, tāda kāpinātājs mums ir 1, un sakne mums ir kvadrātsakne. Divnieks, viena puse. Trācamies pēc pakāpju īpašībām, ja pakāpes tiek dalīts, tad mēs kāpinātājus atņemam. Šīs nav augstākā līmeņa formula lapā, bet man liekas, ka arī varēja izmantot optimālo līmeņa lapu, varbūt augstākajā līmeņa eksāmenā. Tad te gan var atrast, gan kā pārveidot no saknes uz daļu, gan arī kas notiek, kad dala pakāpes. Un tad mēs dabūjam x3 ceturtās mīnus 1 puse. Novienādojam saucējus, dabūjam x3 ceturtās mīnus 2 ceturtās, un mēs dabūjam x1. Un tad inversā funkcija. Vieglākais veids, kā uzrakstīt inverso funkciju, ir samainīt x un y vietām. Tad, ja šeit ir y, šeit ir x, mēs pārrakstam to tieši tāpat, tikai x un y samainām vietām, un tagad mums ir jāizsaka y. Tas, ko mēs darām, y pa kreisi vispārējais pa labi, tātad 2y pārnesot pa kreisi sanāk mīnus 2y, x pārnesot pa labi sanāk šādi, tad mēs izdalām ar mīnus 1 un dabūjam 2y ir x plus 3, un izdalot ar 2, mēs dabūjam y ir x dalīts ar 2 plus 3 dalīts ar 2, nu, ja mēs gribam smukāk, mēs varam rakstīt 0,5x plus 1,5. Ja tas izskatās labāk, bet tikpat labi varēja arī palikt ar tām daļām. Un uzdevums
ir atrisināts. Vidusskolas augstākā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena 3. daļas 6. un 7. uzdevums. Pirmajā mums jāprēķina atlikums, kuru iegūst, ja polinomu izdala ar binomu. Jā, protams, var paņemt un šos tevis izdalīt, bet x simtajā un tas nekam nedara. Tāpēc mēs izmantojam Bezu teorēmu, kur polinomu dalot ar binomu atlikums ir šāds. Ja viss, kas mums jādara, tas skaitlis, kas ir pie šitā x, ir jāieliek iekšā tajā funkcijā, tajā polinomā, un mēs dabūsim, cik ir atlikums. Atlikums būs, ja mēs tajā polinomā ieliekam šo skaitli, kas ir pie x, kas šajā gadījumā ir 1. Mēs x vietā visur saliekam vieniniekus, sanāk 1 simtajā pakāpē mīnus 3 reiz 1 17. pakāpē plus 5, 1 simtajā ir 1, 1 17. ir 1, šādi te sanāk 6 mīnus 3, ja 1 plus 5 6, ir 3. Tāds ir atlikums. Un 7. mums ir moduļu nevienādība. Atceramies, ka modulis ir attālums līdz 0. Tātad, ja mēs zinām, ka šim te modulim jābūt lielākam par 5, tas nozīmē, ka tas pats skaitlis, viņš var būt vai nu lielāks par 5, vai nu viņš arī var būt mazāks par mīnus 5. Jo atceramies, tas, ko modulis darīja, viņš noņēma priekšā mīnus zīmi. Šādi te būtu labāk rakstīt, un tad, ja mums vajag palielam, vai nu viņš ir lielāks par 5, vai nu mazāks par mīnus 5, tad mēs katru atsevišķi atrisinām un saliekam atbildes kopā. Šeit skaitļi pa labi, 2x lielāks par 8, izdalota 4x lielāks par 4, izdalota 2, es gribēju teikt. Otrajā gadījumā 5 plus 3, 2x mīnus 2 un izdalota 2, mēs dabūjam x mazāks par mīnus 1. Tad šīs te abas atbildes mēs savienojam vienā. Nu jā, pirmā izteiksme saka, ka tam jābūt lielākam par 4, un šī izteiksme saka, ka tam jābūt mazākam par mīnus 1. Jā, tātad mums sanāk šis intervāls un šis intervāls kopā, te kaut kur tālumā plus bezgalība, te kaut kur mīnus bezgalība. Tad atbilde būs no mīnus bezgalības līdz mīnus 1 un no 4 līdz plus bezgalībai. Un uzdevums ir atrasināts. Vidusskolas augstākā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena 8. uzdevums. Tad mums dod kāda funkcija, kurai šīs te asimtotas, x ir 3 un y mīnus 1, un mums jāsaka robežas. Te pirmais mums saka, kad roba x tiecās uz pusbezgalību, cik sanāk funkcija. Ok, kad x dodās uz pusbezgalību, tad mēs redzam, ka funkcija tuvojās vienīgai vērtībai, kas šajā gadījumā ir mīnus vieniniekam. Jā, jo mēs vairāk ejam pa labi, jo tā funkcija vairāk pietuvojās tam mīnus 1, līdz ar to robeža, kad x tiecās uz pusbezgalību, ir mīnus 1. Un šeit nosaka vienpusējo robežu. Ja, kad mēs tuvojamies klāt trīniekam no kreisās puses, jā. Tātad, ka mums tas trīnieks, mēs sākam no šejienes, no kreisās puses nākam klāt no negatīvās, un mēs redzam, ka mēs nonākam punktā mīnus 2. Ja mēs īsti viņā līdz galam nenotānākam, bet mēs tiecamies uz to punktu mīnus 2. Tāda ir tā robeža. Ja mums prasītu robežu no labās puses, tad mēs teiktu, ja mēs līstu no labās puses klāt, tad tā funkcija aiziet uz plus bezgalību. Ja, un tur atkal būtu cita atbilde. Tāpēc svarīgi, ka te ir norādīts, ka mēs gribam no negatīvā virziena. Un uzdevums ir atrasināts. Ja tu esi ticis šitik tālu, daudz likās noderīgi, tad būšu ļoti pateicīgs, ja tu uzspiedīsi pogu abonēt jeb subscribe, lai es varu turpināt palīdzēt tev uzlabot savas matemātikas zināšanas. Vidusskolas augstākā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena 9. un 10. uzdevums. Pirmais atvasina funkciju, tad mums ir naturāla logaritms, un tam mums iekšā ir kaut kāda funkcija. Tad, ja mēs atvasinām funkciju no funkcijas, no sākuma ārējo funkciju un pēc tam iekšējo funkciju. Naturāla logaritma atvasinājums ir 1 dalīts ar x, tātad atvasinājums funkcijai g, tad atvasinājums logaritmam būs ar 1 dalīts ar jebko, kas ir iekšā tajā logaritmā, reiz, un tad mēs atvasinam to funkciju, kas ir iekšā. Tad atceramies, x atvasinot sanāk 1, skaidri atvasinot sanāk da nekas, un tad mums vienīgais, kas paliek, ir tas 3 uziet augšā, un mums paliek 3 dalīts ar 3x plus 4. 10. uzdevumā mēs zinām, ka funkcijas primārais atvasinājums ir pozitīvs, bet dubultais atvasinājums ir negatīvs. Un kura tā funkcija ir? Pirmās kārtas atvasinājums noteica funkcija ir augoša vai dilstoša, un šajā gadījumā ir lielāks par 0, tāda ir augoša. Tātad vai nu B vai nu C, D un A varianti nedara. Un tad dubultais atvasinājums noteica, vai funkcija ir ieliekta vai izliekta, un tur jāatcerās, tātad, ja funkcija izskatās pēc smaidiņa, tad viņa ir pozitīva, ja negatīva, ja pēc bēdīgas seņas negatīva. Jā, šeit mēs varam uzzīmēt smuku smaidiņu. Jā, tātad šeit dubultais atvasinājums būs lielāks par 0, bet šeit mums ir bēdīga sēņa, jā. Bet šeit atvasinājums būs negatīvs. Un tā kā mums vajag negatīvo dubultu atvasinājumu, tad mums vajag šo te, ja atbildi ir C. Un uzdevums
ir atrisināts. Vidusskolas augstākā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena 12. un 13. uzdevums. Tātad mums vajag arks sīnus mīnus viena puse precīzo vērtību radiānos. Tātad ark nozīmē, ka mums vajag leņķi, kad sīnus ir mīnus viena puse. Un atceramies, tā kā sīnus ir nepāra funkcija, tad mēs mīnus zīmi varam izvilkt ārā. Mēs dabūjam mīnus ark sīnus vienai pusē. Okay? Tad tas, ko mēs darām, ir sīnus viena puse atrodam šeit. Tā sīnus viena puse ir šeit. Vai mums vajag nevis abus leņķus, bet mums vajag tikai mazāko. Tā atbilde būs šī te, kur ir tas punktiņš, ir pi dalīts 6. Un tad neaizmirstam priekšā ar to mīnuszīmi. Mīnus pi dalīts 6. 13. vēl ir tangens vienādojums. Būtībā tas, kas mums te pateicis, ir, ka tangens saka no 3. Ejam uz riņķi. Tangens as ir šī, saka no 3 ir šeit. Un tad, ja mēs vēlkam lejā, tad mēs dabūjam divus šos te punktus uz apļa, kas ir pi dalīts 3, un tas pi dalīts 3 atkārtojas pēc pusapgrieziena. Pareizi. Tātad to arī mēs uzrakstam, ka šis te leņķis, kas ir iekšā tangensā, viņš būs pi dalīts 3 plus tas pusapgrieziens. Plus periods, ja, pi reiz n. Un tad mums vajag izdalīt visu ar 2, lai mēs tiktu pie x, jo tas ir tas, ko mums prasīja. Un uzdevums ir atrisināts. Vidusskolas augstākā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena 11. uzdevums. Aprēķini noteikto integrāli. Te mums vajag integrēt kosinus, un kosinus nointegrējot, tad sanāks sinus x plus c. Tāda sanāks sinus x, bet mums nav plus c, tāpēc, ka mums ir noteiktais integrāls. Ja integrālim pierakstīt klāt skaidrlīšu, tad mēs skatāmies pēc šīs formulas. Tāda mums sanāks sinus x, bet svarīgi ir noliekam tādu svītriņu, un tas ir no 0 līdz pi dalīts ar 2. Tātad tas, ko mēs darām, mēs ieliekam sinusā pi dalīts 2, un atņemam sinusā ieliekot 0. Tad mēs zinām, ka sinus pi dalīts ar 2 ir, kas ir šeit, tas ir 1, un sinus 0. Sinus 0 ir šeit, tātad tas ir šeit, tātad tur būs 0. Un nevis reiz, bet ir mīnus. Atbilde sanāk 1. Vidusskolas augstākā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena 14. uzdevums. Tātad pierādi, izteikums vērtība nav atkarība no A vērtības. Un palējām viss, kas mums jādara, ir vienkārši jāveic pārveidojumi, līdz beigās sanāk skaitlis, kas nozīmē, ka jebkādi tangens un x var būt, vienmēr beigās sanāk skaitlis. Un tāds tas mūsu mērķis, tāpēc mēs sākam ar pārrakstīšanu. Ok, un tad mēs pielietojam šeit formulu, kvadrāta summas formulu, tātad 1 kvadrātā plus 2 reiz 1 reiz 2 plus kotangens kvadrātā alfa, da mīnus, to katru izdalām atsevišķi, širo atsevišķi un širo. 1 dalīts tangens kvadrātā alfa plus tangens 4. dalīts tangens kvadrātā. Un tad tangens kvadrātā paliek, tangens reiz kotangens ir 1, ja paliks vienkārši 2, tā plus kotangens kvadrātā alfa, un tad sanāk mīnus 1 dalīts tangens kvadrātā alfa, un mīnus tātad 4. pakāpe dalīts ar otro pakāpi būtu 2. pakāpe. Tātad te 1 dalīts ar tangens kvadrātā alfa būs pats, kas kotangens kvadrātā alfa. Tātad tangens noīsinās, kotangens noīsinās. Mums paliek atbilde 2. Vienalga, kāda ir tangens un x, atbilde vienmēr ir 2. Un uzdevums ir atrisināts. Vidusskolas augstākā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena 3. daļas 15. uzdevums. Tad mums ir kups, mums ir punkts K, kas ir diagonāļu krustpunkts, un tā P ir šaudnes BC viduspunkts, ok? Un ar vektoriem A, kas ir AB, tad šis ir vektors A, B ir AD, un vektoru C, kas ir AE, izteikt KP, tātad no K uz P. Un kā es to darītu, ir visu laiku mēģināt pārrakstīt to vektoru KP ar vienkāršākiem vektoriem. Mēs sākam ar KP, un tad KP, šis ir tas gala vektors, ko mums vajag, un tad KP ir tas pats būtībā, kas KC plus CP. No punkta K uz punktu P arī var nonākt caur KC un CP. Tātad KC plus CP. Ok. Tālāk KC ir viena puse no visas diagonālas. HC. Tātad mēs pārstam KC ir viena puse no visas diagonālas. Tālāk un CP ir viena puse no tās visas malas, kas ir CB. Ok. HC, tā diagonāla ir tas pats, kas HD plus DC. Diagonāla ir HD plus
plus DC. Un CB ir tas pats, kas vektors B, tikai otrajā virzienā. Tātad CB mēs varam uzrakstīt kā mīnus B, vektors B. Un tad HD ir tas pats, kas vektors C, tikai uz otru pusi. D būs mīnus C. Un DC ir tieši tas pats, kas vektors A. Tātad mums sanāk mīnus viena puse C vektors plus viena puse A vektors mīnus B vektors. Bet pieļauju vienu kļūdu. CP ir viena puse no CB. Sanāk, te jāpieliek priekšā visur viena puse. Un tagad pareizi. Un uzdevums ir atrisinājumus. Ej uz skolu.com/ir matemātika un pievienojies pilnīgi bez maksas un iegūsti īsts video, treniņu uzdevumus un atrisinājumus par visām tēmām, sākot no 7. klases līdz pat vidusskolai. Iespējams, nākotnē būs arī citām klasēm, bet dodies uz skolu.com/ir matemātika vai pirmais links aprakstā. Vidusskolas augstākā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena 3. daļas 16. uzdevums. Aprēķina leņķi starp vektoriem. Tīlīdzi leņķis starp vektoriem mēs ejam pa taisno uz vektoru un analītiskā ģeometrija, un te mums ir vienādojums, kas sasaista kopā skalāro reizinājumu ar abu vektoru garumiem un ar leņķi starp tiem vektoriem. Tas, ko mēs darām, ir pielietojam to te formulu. Tā formula ir, ka skala vektoru skalārais reizinājums ir vienāds ar viena vektora garums reiz otra vektora garums reiz kosīnus alfa. Ok, tad no sākuma mums vajag izdomāt, cik sanāk skalārais reizinājums. Tas būs tātad x koordināta vienam reiz x koordināta otram, plus y koordināta pirmajam reiz y koordināta otram. Tā 4 reiz mīnus 1. Un mēs dabūjam mīnus 6, mīnus 4 ir mīnus 10. Tad mēs redzam garumu vektoram A, kas būtu x koordināta kvadrātā plus y koordināta kvadrātā, un izvēlkam sakni. Tātad sanāk 4 plus 16 sakne ir 20, kvadrāts sakne no 20, 20 ir tas pats, kas 4 reiz 5, tātad sanāk 2 saknes no 5. Un vektora B garums būtu x koordināta kvadrātā, y koordināta kvadrātā, kvadrāts sakne 9 plus 1, kvadrāts sakne no 10. Un tad mēs šo visu saliekam iekšā šajā te vienādojumā. Tātad mums sanāk, ka mīnus 10 ir vienāds ar 2 saknes no 5 reiz sakne no 10 reiz kosīnus alfa, un tas alfa ir tas, kas mums ir jāatrod. Pirmais, ko mēs uzreiz redzam, ko mēs varam izdarīt, ir saknes sareizināt. Tas sanāk sakne 5 reiz 10 ir 50, un 50 ir tas pats, kas 25 reiz 2. Kā no 25 var izvilkt sakni, tas ir 5, bet no 2 nevar izvilkt sakni. 2 reiz 5 ir 10, izdalām abas puses ar 10, mēs dabūjam mīnus 1 ir sakne no 2 kosīnus x. Tad mēs izdarām tādu trīku, kur mēs samainam abas puses vietām, un izdalām ar kvadrātu sakni no 2, un mēs dabūjam, ka kosīnus alfa ir vienāds ar mīnus 1 dalīts sakni no 2, un tā kā saucējā nedrīkst palikt sakne, tad mēs augšu un apakšu pareizinām sakni no 2, un dabūjam mīnus sakni no 2 dalīts ar 2, un tad mēs ejam riņķī un atrodam, pie kādiem leņķiem kosīnus ir mīnus sakne no 2 dalīts 2. Tāda kosīnus ir šeit, sakne no 2 ir šeit, bet mums ir mīnus sakne no 2 dalīts 2, tāda tas būs šeit. Tad tas ir leņķis šis, vai nu leņķis šis. Jā, un mēs, protams, ņemam šo leņķi, jo vairāk pa 180 grādiem tā kā really doesn't make sense leņķis. Un tad tā kā šis ir 30, 45, 60, 90, 120, sanāk šis būs 135 grādu leņķis. Un tā arī pierakstam, tātad leņķis sanāk 135 grādi. Un uzdevums ir atrisināts. Vidusskolas augstākā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena 3. daļas 17. uzdevums. Tātad konstruē zīmējumā punktu M, kurā taisne B1E krusto plakni ABC. Tātad B1E krusto šo te ABC apakšējo plakni. Tad mums būtībā jautājums, kad šī tā taisne iedurās grīdā. Un tas, ko mēs darām, mēs šo taisni pagarinam šo te malu, un mēs skatāmies, kad tā taisne iedurās grīdā. Tad sanāk kur būs tas punkts M, tad, kad tā taisni iedursies grīdā, jau krustos šo te plakni. Atceramies, plakni ir bezgalīgi. Ok, tas ir pirmais. Un otrais konstruē kuba šķēlumu ar plakni B1CE. Tātad B1 šeit, C ir šeit, un E ir šeit. Tas, kas mums ir jādara, jāsaprot šo malu, tas šķēlums krustos šajā vietā, šeit to aizmugurējo malu šādā veidā, un tā mums jautājums, kādā veidā viņš krustos to pamata plakni. Mēs redzam, ka šī taisne, kas ir šeit, viņa krustos
krusto zemi šajā punktā, tad tā līnija viņa ies šādi. Jā, tad te būs tāda kā raustītā līnija. Tas krustpunkts ar apakšējo plakni būs šāds, tad mēs šos punktus savienojam, un tad mēs dabūjam šo te kuba šķēlumu. Un uzdevums ir atrasināts. Vidusskolas augstākā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena 4. daļas pirmais uzdevums. Tāda vienādojuma sistēma, un mums viņu vajadzētu tā kā novienkāršot, ja, lai kaut kas te vispārībā makes sense. Ok, tad kā mēs šo varētu pārveidot? Atceramies, ja mēs esam saucējā, tad mēs to varam pārrakstīt kā skaitītājā, bet mums jāieliek tā kā tā negatīva pakāpe. Ja viens dalīts ar kaut kādu pakāpi, ir tas pats, kas vienkārši negatīvā pakāpe. Labi, un tad logaritms būtu kādā pakāpē jākāpina skaitlis 3, lai dabūtu šo skaitli, un atbildi ir 2, kas nozīmē, ka, lai iegūtu šo te skaitli, trīnieks ir jākāpina otrajā pakāpē. Šādi te. Ok, tad te augšā 49 ir tas pats, kas 7 otrajā pakāpē, un tas vēl jākāpina šajā pakāpē. Te mēs atveram vaļā iekavas pēc formulas, x kvadrātā minus 2xy plus y kvadrātā ir 9. Tātad mēs, ja mēs kāpinām pakāpi vēl vienā pakāpē, tad mēs sareizinām. Sanāk 7 pakāpē x būs 7 pakāpē minus 2 reiz y plus 3, kas būs minus 2y minus 6, un apakšā sanāk pats tikai 9 jāpārbīda pa kreisi, lai visi smuki vienā pusē, un tad augšā, tā kā bāzes ir vienādas, tad arī kāpinātājiem jābūt vienādiem. Tātad x sanāk minus 2y minus 6, un apakšā mums sanāk tas pats, kas bija iepriekš. Šādi te, un tagad mēs varam izmantot ievietošanas paņēmienu, jo mums jau ir izteikts x, right? Tad mēs varam vienkārši šo te x vietā ielikt minus 2y minus 6, ja to savās x vietā, un redzēt, kas mums no visa šī te sanāk. Tātad būs minus 2y minus 6 kvadrātā, minus 2 reiz minus 2y minus 6, y plus y kvadrātā minus 9 ir 0. Ja mēs kāpinam kvadrātā, tad sanāk, tas būtu pirmais skaitlis kvadrātā plus 2 reiz pirmais skaitlis reiz otrais skaitlis plus otrais skaitlis kvadrātā. Minus 2 reiz minus 2y plus 4y un minus 2 reiz minus 6 ir plus 12, un tas mums jāsareizina vēl ar y. Beigās paliek y kvadrātā minus 9. Tālāk minus 2y kvadrātā ir 4y kvadrātā. Mums ir minus reiz minus ir plus, 2 reiz 2 reiz 6, 24 y. Minus 6 kvadrātā 36. Te iereizinot y sanāk 4y kvadrātā plus 12y. Un plus vēl 1 y kvadrātā minus 9 ir 0. Interesanti. Tad mēs atskaitam 4y kvadrātā plus 4y kvadrātā plus y kvadrātā ir 9y kvadrātā. Un tad 24 plus 12 ir 36y. Un 36 minus 9 ir 27. Un tad mēs visu varam mierīgi izlīt 9, un mēs dabūjam y kvadrātā plus 4y plus 3. Ok, un tad mēs varam ar vietu teorēmu. Tātad pēc vietu teorēmas summa jāsanāk ir minus 4, un reizinājumam jāsanāk 3, kas nozīmē vienīgais veids, kā tas ir iespējams, ja viena no saknēm ir minus 1, un otra sakne ir minus 3. Bet tagad mums jāpierēķina arī klāt ir x vērtības, jā, un to mēs darām pēc šīs te formulas. X ir vienāds minus 2y minus 6, tad y sanāk ir minus 1, 2 minus 6 ir minus 4. Un šeit tas pats, tikai minus 3, tālāk 6 minus 6 ir 0. Un tad mums sanāk divi atrisinājumi. Pirmajā x ir minus 4, y ir minus 1, un otrajā x ir 0, un y ir minus 3. Un svarīgi, ka mēs beigās sarakstam to kā pārīšus kopā, un uzdevums ir atrasināts. Vidusskolas augstākā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena 4. daļas 2. uzdevums. Tā mums ir šis te sarežģītais integrāls, bet tas, ko mēs ieraugam, ka skaitītājiem ir lielāka pakāpe nekā saucējiem. Tātad tas, ko mēs noteikti varam izdarīt, ir izdalīt šos te abus polinomus. Tā arī mēs daram. Ar ko jāpareizina x, lai dabūtu 2x kubā? 2x kvadrātā. Tātad 2x kvadrātā reiz x ir 2x kubā, un 2x kvadrātā reiz 2 ir 4x kvadrātā. Tad mēs atņemam. Tātad 3x kvadrātā mīnus 4x kvadrātā ir mīnus x kvadrātā plus x. Tad ar ko jāpareizina x, lai dabūtu mīnus x kvadrātā? Tas ir mīnus x. Tātad mīnus x reiz x ir mīnus x kvadrātā, un mīnus x reiz 2 ir mīnus 2x, un mēs atkal atņemam. Tam sanāk x mīnus 2x ir 3x, un tātad ar ko mums jāreizina x, lai dabūtu 3x, tas ir 3, un 3 reiz x ir 3x, un 3 reiz 2 ir 6, un ja mēs atņemam, tad mums reāli atlikums beigās sanāk 0. Tātad visu šo te izteiksmi, kas mums bija sākumā, 2x kubā, 3x kvadrātā, x un 6, mēs varam pārrakstīt kā šo darbību 2x kvadrātā mīnus x plus 3. Un tagad integrējam
katru šo te skaitli atsevišķi. Tad integrāls no 2x kvadrātā, tad integrālis no x, un tad integrālis no trīnieka. Ja, tad visur mēs varam tos skaitlīšus paņemt pirms iekavām. Sanāk integrālis no x kvadrāta, integrālis no x, un tad trīnieku paņemam un integrālis no viennieka. Tad atceramies, ja mēs integrējam pakāpi, tad pakāpei palielinās cipariņš pa 1, un ar to pašu skaitli mēs izdalām. Tad šeit ir pirmā pakāpe, tad būs otrā pakāpe, un dalīts ar otro pakāpi, un te mums ir vieninieks, jeb x nultajā. Tas būs sanāk viena pakāpe augstāk x pirmajā un dalīts ar 1. Mums sanāk 2/3 x kubā, neaizmirstam te plus c ielikt, mīnus 1/2 x kvadrātā plus 3x plus c. Un uzdevums ir atrasināts. Ja tev interesē, kā es apvienoju profesionālo sportu ar mācībām Rīgas valsts pirmajā ģimnāzijā, tad šeit es esmu aprakstījis visas metodas, kuras pielietoju, lai mācītos efektīvi. Tas ir, lai patērējot vismazāk laikas, iegūtu visaugstāko atzīmi. Grāmatu var atrast ernestametoda.com, jeb otrais links aprakstā. Vidusskolas augstākā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena 4. daļas 3. uzdevums. Tā te mums jāpierāda, ka kaut kāda izteiksme dalās ar 3 pie visiem naturāliem n, un tam uzreiz vajadzētu atgādināt indukciju. Indukcijas principi ir sarakstīti šeit priekšā, soļi pa solim, kā to darīt, formulapā, tā kā nebaidamies izmantot arī to. Bet ar īsumā mums no sākuma ir bāze, vai vispār šī sakarība strādā, kad n ir 1, tātad 2 × 1 plus 1, sanāk tas būs 7, plus 4 plus 1 ir 12, un tas dalās ar 3. Tātad izpildās. Ok, otrais, tātad mēs izdarām pieņēmumu, ka, ja n ir k, tad šī izteiksme, ja mēs n vietā ieliekam k, dalīsies ar 3. Ja to mēs esam pieņēmuši, un tam mums pēdējais, ko atlika izdarīt, ir pierādīt, ka, ja n vietā ieliekam k plus 1, tad arī 7 pakāpē k plus 1 plus 2 × k plus 1 arī dalīsies ar 3. Un kā mēs to pierādam, ir mēs paņemam šo te izteiksmi, šo te, un pārveidojam, līdz mums sanāk kaut kas, kur mēs varam pierādīt, ka tas dalās ar 3. Kas ir svarīgi visos indukcijas principos, ir, ka mēs mēģinam šajā te jaunajā izteiksmē, kas mums jāpierāda, iebāzt iepriekšējo izteiksmi. Sākam ar pāris vienkāršiem pārveidojumiem, piemēram, atvērt tur iekavas vaļā, nāk 2 × k un 2 × 1. Mums vajag septītnieku vienkārši kārtajā pakāpē un divnieku 2 kārtajā pakāpē, lai te mums strādātu kaut kas. 7k plus 1 tas būs pats, kas 7 kārtajā reiz 7 pirmajā, un te tas pat pakāpē 2k reiz 2 pakāpē 2. Tad 7 pirmajā pakāpē ir 7, tad mēs varam pārrakstīt šādi, un 2 otrajā pakāpē ir 4, mēs to varam pārrakstīt šādi. Tas, ko mēs darām, ir vienkārši maksimāli spontāni un ietēpīgi pasakam, ka mums vienkārši vajag šo te izteiksmi. Ja mēs paņemam un pasakam, ka man vienalga šitādu izteiksmi es te dabūšu. Man vienalga kā. Tagad mēs darīsim visu, lai šitā vienādības zīmes tekšlī varētu likt, lai tā nebūtu pilnīgi cita izteiksme. Te mums ir 7k, bet mums vajag 7 × 7k, tātad mēs te varam pierēzināt septiņnieku klāt. Un ja mēs pierēzinātu klāt septītnieku, tad mums sanāktu 7 × 7k plus 7 × 2k plus 7 × 1 7. Bet mums vajag tikai 4 divniekus, bet te viņi ir 7. Tātad, ja mums vajag 4, bet mums sanāk 7 divnieki, tad mums jāatņem 3 divnieki. Un tas pats arī šeit. Mums galā vajag plus 1, bet te ir plus 7. Tātad mums jāatņem 6, tā lai sanāk plus 1. Un tagad, kad mēs šādi esam izdarījuši, tagad mēs varam pateikt, ka šī daļa noteikti dalīsies ar 3. Dalās, tāpēc, ka tas bija pieņēmums augšā. Tas nozīmē, ka viss šis reizinājums dalās ar 3. Tad šeit, tātad viens no reizinātājiem ir trīnieks, tātad dalās ar 3. Un sešnieks arī dalās ar 3. Dalās. Tātad pilnīgi visas dalās ar 3. Un beigās vajag vārdiem pierakstīt tā, kā izpildās indukcijas bāze un pārējie, tad šī izteiksme dalīsies ar 3 pie visām naturālām n vērtībām. Un uzdevums ir atrasināts. Vidusskolas augstākā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena 4. uzdevums. Te dots regulārs 3 stūris ar malu A, un tad mēs viņā ievelkam riņķi, un pēc tam nākamos 6 stūrus, un tā bezgalīgi ilgi. Un tad mums vajag aprēķināt visu šo riņķu laukumu summu, un vai tā var būt 4 reizes lielāka nekā 6 stūra laukums. Jāsāk 6 stūra laukumu, uzvelkam šīs diagonāles, tad mēs iegūstam 6 vienādu malu 3 stūru. Laukums šim 6 stūrim būtu sanāk 6 reizes laukums tiem vienādu malu 3 stūriem. Un pēc optimālā līmeņa formulām
regulāri 3 stūra laukums A kvadrātā saka no 3 dalīts ar 4. Tad mums tieši mala sanāk A visas malas, tad mums arī tieši pa taisno darītā formula dalīts ar 4, un mēs dabūjam 3A kvadrātā saknes no 3 dalīts ar 2. Tālāk mums vajag summu dabūt tiem riņķiem. Dabūt rādījusu tam pirmajam riņķim, kas būs šitas te, kas ir augstums tam vienādu malu 3 stūrim. Tur mēs pēc formulām arī varam atrast A saknes no 3 dalīts ar 2. Pirmajam riņķim, piemēram, B1, jo šī te visdrīzāk būs ģeometriska progresija. Ja, kad tas riņķis paliks proporcionāli mazāks, tad tā skaidrs, ka tā būs bezgalīgi ilgstoša ģeometriskā progresija. Šodien sākam ar pirmo rādījusu. Tas būs vienāds ar augstumu tam 3 stūrim, kas būtu A saknes no 3 dalīts ar 2, kas nozīmē, ka laukums pirmajam aplim pi reiz R1 kvadrātā, kas būtu 3A pi dalīts ar 4. Un tad mums vajag izvērtināt otru rādījusu. Šis te būtu nākamais rādījus, nākamajam riņķim, un tas ir šim te 3 stūrim augstums. Ja, un šim te 3 stūrim mala ir to, ko mēs tikko izreitinājām. A saknes no 3 dalīts ar 2. Un tad mēs varam dabūt šo te augstumu, pareizinot atkal sakni no 3 dalīts ar 2. Jā, tad rādījus būtu vienāds ar otrā 3 stūra augstumu, kas būtu mala reiz saknes no 3 dalīts ar 2. Tas būtu tas pats, kas širas, tikai tagad A, jeb tā mala, mums ir šis. Tad mēs pārrakstam visu to pašu, tikai tā A vietā ieliekam A saknes no 3 dalīts ar 2. Šādi te, kas būtu 3A dalīts ar 4. Un tad laukums otrajam būtu pi reiz otrais rādījus kvadrātā, 9A kvadrātā pi dalīts ar 16. Kociens būtu B2 dalīts ar B1, 9A kvadrātā pi dalīts ar 16, dalīts ar pirmo, kas ir 3A pi, arī A kvadrātā pi dalīts ar 4, beigās paliek 3 ceturdaļas. Un tagad mēs varam izmantot šo bezgalīgās progresijas summas formulu, kas ir šī te, jo kociens ir mazāks par 1. Laukuma summa visiem tiem riņķiem būtu B1 dalīts ar Q mīnus 1. Un mums sanātu 3A kvadrātā pi dalīts ar 16. Te ir jādala. Apgriezīsies viss otrādāk, paliek 3A kvadrātā pi. Tad mums jautā, vai riņķu laukuma summa var būt 4 reizes lielāka. Mēs izdalām riņķu laukuma summu dalīts ar laukumu sešstūrim. Mums sanāk 3A kvadrātā pi dalīts ar 3A kvadrātā saknes no 3 dalīts ar 2. Un tas sanāks aptuveni 1,73, kas pat nav tuvu 4 reizes lielāks. Un uzdevums ir atrasināts. Vidusskolas augstākā līmeņa 2005. gada matemātikas eksāmena 5. uzdevums 4. daļā. Tātad šaha turnīrā ir 2 sievietes un daži vīrieši. Katrs ar katru izspēlē 2 partijas, un vīrieši savā starpā izspēlē pa 50 partijām vairāk nekā sievietes ar vīriešiem. Cik vīrieši piedalījās turnīrā? Tātad mēs uzreiz varam apzīmēt X, tas būs vīriešu skaits turnīrā, un tad mēs varam aprēķināt, cik partijas izspēlēs vīri savā starpā, cik veidos mēs varam izvēlēties 2 vīriešus no visiem vīriešiem, un tā kā katrs ar katru spēlē 2 partijas, tad mēs sareizinām ar 2. Un tad tik partijas vīrieši ar vīriešiem, vīrieši ar sievietēm būtu 2 sievietes reiz X vīriešu. Katra sieviete katru vīrieti, un tad vēlreiz 2, tāpēc, ka 2 partijas. Zināms, ka vīri savā starpā pa 50 partijām vairāk nekā sieviete. Tātad vīriešu partijas mīnus sieviešu partijas jāsanāk 50. Ok? Tātad pēc formulas C tas sanāk būs X faktoriāls dalīts ar X mīnus 2 faktoriāli reiz 2 faktoriālis. X faktoriāli mēs varam pārrakstīt kā X reiz X mīnus 1 reiz X mīnus 2 faktoriālis. Tas noīsināsies, un 2 faktoriālis vienkārši 2, kas saīsināsies un 2. Mums paliek X reiz X mīnus 1 mīnus 4, X un 50 pārnesam arī jau pa kreisi. Atveram iekavas, sanāk X kvadrātā mīnus 5X mīnus 50, un ja mēs uzrakstam vieta teorēmu, X1 plus X2 ir 5, un X1 reiz X2 ir mīnus 50, tad mēs dabūjam, ka X1 ir 10 un X2 ir mīnus 5. Negatīvs, protams, ka nevar. Vīriešu skaits nevar būt negatīvs. Neaizmirst pierakstam ārvienības, ja tātad tie vīrieši, ja paskaidrojam, kas cipa skaitli, un tā kā tas teksta uzdevums, tad neaizmirstam pierakstīt galā atbildi, jo mums neprasīja aprēķināt X, un mums prasīja aprēķināt, cik vīrieši piedalījās turnīrā. Šaha turnīrā piedalījās 10 vīrieši. Un uzdevums ir atrasināts. Vidusskolas augstākā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena 4. daļas 6. jeb arī noslēdzošais uzdevums. Koka sija, kurai diametrs ir 30 cm, izzāģējam siju, un mums sanāk taisnstūris ar malām A un B. Sijas nespēja ir šāda formula AB kvadrātā, un tam mums jāizrēķina, kāds būtu optimāls platums un augstums, lai būtu maksimālā nestspēja. Tā kā uzdevums ir prasīts kaut kas maksimālo noteikti, tad skaidrs, ka tās būs funkcijas un atvesļojumu
atvasinājumu jāizmanto šeit ekstrēma atrašanai, un lai mēs varētu uzrakstīt funkciju, mums vajag atkarīgo un neatkarīgo mainīgo. Un tad kas būs x? Mums kaut kas ir jāapzīmē ar x, un tad pieņemsim, ka siestas platums būs x. Ja tad apzīmē a būs x, attiecīgi nestspēja, kaut kāda funkcija tā funkcijas vērtība būs kaut kāda nestspēja. Un tad sanāk, ja a mums ir x, tad kā mēs varam izreikināt b, ja tas, kas mums ir zināms, ka šī diagonāle ir 30 cm, šis diametrs, right? 20-30 cm. Tātad Pitagora teorēma, ka viena kateta kvadrātā plus otra kateta kvadrātā ir hipotenūza kvadrātā. A kvadrātā plus b kvadrātā ir 30 kvadrātā, b kvadrātā būs 30 kvadrātā mīnus a kvadrātā, b būs kvadrāts sakne no 900 mīnus a kvadrātā. Tas a kvadrātā ir tas pats, kas x. Ja? Te jau mēs varējām ievietot iekšā, nu varam arī šeit, ka tas a ir tas x. Te mēs varam izteikt ar x gan a, gan b. Tas nozīmē, mēs tad varam uzrakstīt nestspējas funkciju. A reiz b kvadrātā, tad a šajā gadījumā ir x, un b šajā gadījumā ir kvadrāts sakne no 900 mīnus x kvadrātā, x reiz 900 mīnus x, 900x mīnus x kubā. Un, lai aprēķinātu maksimālo funkcijas vērtību, mēs atvasinam, un tad mēs dabūjam 900 mīnus 3x kvadrātā, un tad, lai noteiktu maksimumu, mums šis te ir jāpielīdzina nullei. 900 mīnus 3x kvadrātā ir nulle. Tas būtu 10 kvadrāts saknes no 3. Atvainojos, plus vai mīnus. Un tad mēs uzzīmējam grafiku. Un tad šī te ir kvadrāta funkcija ar zariem uz leju, jo kvadrāts ir negatīvs. Atvasinājums mums šeit ir negatīvs, pozitīvs, negatīvs. Un pati funkcija, tur, kur atvasinājums ir negatīvs, ir dilstošs, atvasinājums pozitīvs ir augošs, atvasinājums negatīvs, dilstošs. Un tur, kur aug un pēc tam dilst, tur mums ir maksimuma punkts, un tur, kur dilst un pēc tam aug, tur mums ir minimuma punkts. Mums neinteresē īsti, kāda ir tā maksimāla nespēja. Mums interesē, cik ir a. Tad, kad ir maksimālā nespēja, jeb tāda a max, tā tad būs 10 saknes no 3. Un attiecīgi b būs 10 saknes no 6. Un tā kā tas bija teksta uzdevums, neaizmirstam atbildi, neaizmirstam mērvienības, centimetri. Lai sijai būtu maksimāla nespēja, platumam jābūt 10 saknes no 3 un garumam jābūt 10 saknes no 6. Un uzdevums ir atrasināts.